Sveicināti! Esmu Ieva Kalve, un šis ir otrais stāsts par e-pārvaldību. Šoreiz tas būs veltīts interesantajam un ērtajam interaktīvajam rīkam Socrative, kurš studiju procesu var padarīt gan interesantāku, gan vienkāršāku abām pusēm, gan studentiem, gan pasniedzējiem. Paskatīsimies mazliet, kā tas ir. Viss sākas ar to, ka lekciju laikā studentiem ir jābūt pieejamai kādai no internetam pieslēdzamajām ierīcēm. Sākot no viedtelefonā, beidzot ar galvdatoru, gluži vienalga, lai tikai būtu internets. Studentiem būs vajadzīga vai nu speciālā bezmaksas lietotne, kas ir izstrādāta darbam visās galvenajās platformās, vai arī pieslēgšanās Socrative mājaslapai. Protams, viss sākas jau pirms tam ar mājas darbu, ko ir izdarījis pasniedzējs, sagatavojot pārbaudījuma testu. Un tad nodarbības laikā atliek vien izvēlēties. Vai tagad vēlamies parastu testu, vai izejas biļeti, vai komandu testu, un tad tikai jāklikšķina. Tad, kad tiek uzdots studentiem individuālais tests, studenti viņu centīgi pilda, bet pasniedzējs savā ierīcē jau var redzēt, kā tad kuram no studentiem veicas, pie tām gan mēs redzam katra studenta rezultātus, gan ir redzams arī tas, cik viegls vai grūts ir bijis kāds no jautājumiem. Tātad, cik pareizs vai nepareizs uz to ir atbildes. Vēl viena iespēja ir sadalīt studentus komandās, to var darīt dators vai pasniedzējs, un tad studenti nevien pilda savu individuālo testu katrs, bet arī redz, kā uz lielā ekrāna virzās viņa komandas raķete. Un tad, kad tests ir galā, sākas pasniedzējiem patīkamākā daļa, jo var izvēlēties, vai es vēlos, lai kopsavilkums tiktu nosūtīts man uz e-pastu, jeb viņu lejuplādēt šeit pat datorā, kā nu kuro reizi ir ērtāk. Ārkārtīgi jauks rīks, ieskatīsimies, kā viņš izskatās no manas puses kā strādātāja. Un tātad, ieejot caur mājaslapu, studenti izvēlas studenti ieeju, pasniedzēji izvēlas pasniedzēju ieeju, un es savā lapā jau esmu iegājusi. Sākumā vienmēr ir izvēle, tātad, ko tad es darīšu? Vai es vēlos sākt šo te komandu sacensību ar raķetēm vai individuālo testu? Paskatīsimies, kā tur ir. Protams, lai šādu te testu sāktu, ir jābūt sagatavotiem testiem. Tā kā es šo rīku jau lietoju vairākus gadus, tad dažādos priekšmetos, dažādās valodās jau diezgan daudz testu man ir, atliek vien izvēlēties. Un, teiksim, ja es izvēlos sākt kādu no testiem, tādā gadījumā, spiežot šo pogu, parādās ārkārtīgi interesants iespējas. Ir iespējas, ka studenti pa testa jautājumiem virzās uz priekšu paši savā ātrumā, bet ir iespējams arī variants, kad pa jautājumiem uz priekšu virzās visa grupa kopā, pasniedzējs pārslēdz nākamo jautājumu. Tas ir ērti tad, kad uz ekrāna gribam redzēt un pāanalizēt reizēm vai apkopot arī jau iepriekšējos rezultātus. Tad iespēja, kura ārkārtīgi ērta pasniedzējiem, ir iespēja sajaukt gan jautājumu, gan arī atbilžu secību. Tātad tas nozīmē, ka trešais jautājums nebūtu visai grupai nav vienāds, un arī uz trešo atbildi pareizā atbilde nebūtu ne visiem ir A. Kad nu pasniedzējs vajadzīgos yes vai no ir izvēlējies, tad tiek sākts tests, un studenti viņu pilda. Kā jau sacīju, kad tests ir pabeigts, tad pasniedzējam ir pieejama virkne dažādu atskaišu, kuras var tikt šķirotas gan pēc šiem te pārbaudījumu veidiem, gan pēc datumiem, kā tas ir pašiem ērtāks. Un tātad, ja es izvēlos, ka es vēlos iegūt atskaiti, tad es varu iegūt gan atskaiti pār to, kā ir veicies visai klasei, vai par katru studentu, vai apkopojumu pa jautājumu grupām. Tāpat, protams, ārkārtīgi ērts ir šis te variants, kad mēs izvēlamies redzēt kopsavilkumu vai pat grafiskos ar stabiņiem attēlus un dažādus tam līdzīgus. Man pašai šķiet, ka nekā labākā gan studentiem, gan pasniedzējiem nav. Kāpēc vēl joprojām viens otrs liek mūs rakstīt ar roku? Nesaprotu. Acīm redzot, ir arī ārkārtīgi čakli pasniedzēji pasaulē. Paldies par uzmanību!